par investīciju un rīcības plānu aktualizēšanu, tad šis process ir principā gaužām vienkāršs, bet ir kaut kādas dažas nianses, kas ir jāatcerās, veicot šo te aktualizācijas procesu. Pirmkārt, aktualizācija tad notiek pašvaldības attīstības programmas sadaļā. Attiecīgi, lietotājiem sākotnēji ir jāatrod spēkā esošā pašvaldības attīstības programma, kas, protams, mums dzīvo apakšā zem projektiem un kur mēs varam meklēt, kā izmantojot dokumentu veidu, piemēram, pašvaldības attīstības programmu. Tālāk mums ir jānokļūst šīm te dokumentā pie aktuālās redakcijas, kur plānošanas dokumentu sadaļā, tad šeit redzam plānošanas dokumentu sadaļu, kuru apakšējā daļā ir tātad rīcības investīcija plāns un spēkā zaudējušie plāni. Tātad šī daļa ir tā, kur mēs reāli veicam šo te aktualizāciju, kur labajā pusē mēs tātad redzam šo te aktualizācijas funkcionālo pogu, teiksim tā. Šāda veida poga tad nav cita veida plānošanas dokumentiem, tikai attīstības programmai. Tas nozīmē to, ka spiežot uz šo te rīcības investīciju plānu aktualizācijas pogu, tad mums atverās pirmais modālais loks, kurā tātad mēs liekam iekšā jau, piemēram, aktualizēto rīcības plānu vai investīciju plānu, norādot tātad nosaukumu, kāds būs pieejams publiskās daļas pusē, pievienojam datni. Mans subjektīvais ieteikums ir katrai šeit datnei, kas ir aktualizēta, nenorādīt, protams, pilnu nosaukumu, ka tas būs šajā gadījumā, piemēram, Rīgas attīstības programmas 22. 27. gada investīcija plāns, bet es norādītu to, ka tas būs, piemēram, investīcija plāns ar pazīmu, kad viņš ir ticis aktualizēts, vai norādīt datumu, vai teiksim, atsevišķi vēl kādu pazīmi, jo, lai, teiksim, šim te investīciju plānam, ja mēs secīgi viņus liksim pie spēka zaudējušiem, lai attiecīgi gala lietotājs publiskās daļas pusē varētu secīgi saprast, teiksim, kāda tad ir bijusi tā aktualizācijas secība. Lūk, pievienojot datni, tad šajā gadījumā mēs redzam, kad ir pievienota jauna datne ar nosaukumu rīcības plāns 1024. Mēs viņu, protams, varam izdzēst, ja mēs esam kaut ko kļūdījušies, tad attiecīgi mēs uzsākam šo te aktualizācijas procesu no jauna. Bet tā būtiskākā nianse, ko ir jāatcerās, ir šīs te pazīmes pie spēkā esošajiem dokumentiem. Attiecīgi, uzbraucot uz šīs te aktualizēt pazīmes virsū, mēs gan redzam saucamo paskaidri, jeb tooltipu, kas tad notiks. Tad īsumā, ja šī pazīme ir atzīmēta, tas nozīmē to, ka datne pēc aktualizācijas procesa iekritīs, jeb būs kā spēku zaudējušais dokuments. Šajā gadījumā sanāk, ja mēs aktualizējam tikai rīcības plānu, tad šo te pazīmi, jeb ķeksīti ieliekam tikai pie rīcības plāna. Pēc noklusējuma pievienojot, protams, abi tie lauki ir atzīmēti, tad mums būtu jāizņem ārā tikai no investīciju plāna, un tālāk tad var turpināt šo te aktualizācijas procesu. Spēkā esošiem šiem te rīcības investīciju plāniem ir iespējams pieprecizēt arī nosaukumu, ja ir nepieciešams. Šajā gadījumā labajā pusē ir pieejami šie te zīmolīši, kas ļauj tad aktivizēt nosaukuma data lauku ievadi. Lūk, un tad, kad mēs esam gatavi tad pabeigt šo te aktualizācijas procesu, tad tādā gadījumā mums ir jāizmanto šo te
funkcionālo publicēt aktualizētos plānus. Publicēt aktualizētos plānus nozīmē to, ka mums ir jāpievieno attiecīgi lēmums, uz kur pamata tad ir veikta šī te aktualizācija. Attiecīgi sistēma atver dokumentu ievadas formu, kur mēs norādām tātad datumu, lēmuma numuru, un pievienojam līdzīgi kā iepriekš jau, teiksim, šo te lēmumu, norādot arī tā lēmuma nosaukumu, kāds būs pieejams tātad publiskajā daļā. Jā, šeit redzam tātad šo te datnes pievienošanu, un kad tas ir izdarīts, kad ir datne pievienota, esam paskatījušies, kad pārējie dati visi atbilst, tad varam spiest podziņu vienkārši publicēt, un kas mums notiek? Mēs esam pabeiguši tātad mūsu aktualizācijas procesu, un mums no sadaļas rīcības plāns, investīcija plāns, tātad šis te atzīmētais, iepriekšēji atzīmētā datne ir iekritusi pie spēku zaudējušiem rīcības plāns un investīcija plāns. Lai šo te, otrs ir tālāk mums šīs lēmums par aktualizēšanu ir pieejams šī te paša dokumentu sadaļas sadaļa lēmumu ziņojumu. Ejam, piemēram, lejā pie pārējiem dokumentiem. Mēs redzam šeit šo te dokumentu veidu lēmumus par aktualizēto investīciju rīcības plānu apstiprināšanu. Tad šeit, attiecīgi, tad arī mēs redzam, kad ir divas reizes veikta aktualizācija. Attiecīgi ir laiks redzams, kad tas ir veikts, un attiecīgi ejot dziļāk, jau mēs varam skatīt tālāk jau pašas lēmumus. Tā, tad šī būtu tā prezentācijas daļa, tad es ātri iziešu varbūt tās cauri. Testa vidē šo te izveicam arī praktiski. Lūk, tad sākotnēji sameklējam attīstības programmu. Man vienkāršākais veids vienmēr ir, teiksim, meklēt pēc dokumenta veida. Attiecīgi varam arī, ja šeit vēl meklējam kādu citu veidu dokumentu, varam vēl papildus statusu ielikt, piemēram, mums vajag spēkā esošu dokumentu, tad sistēma atlasa tikai to, kas ir spēkā esoši. Tālāk ejam uz aktuālo redakciju. Aktuālo redakciju varam atvērt ar lapiņu, vai otrs variants, ja esam uz ieraksta noklikšķinājuši, tad tādā gadījumā mums jāiet ir uz projekts, aktuālo redakciju, jo ieraksts atver šo te projektu pamatinformāciju formu. Tad šajā gadījumā ejam uz aktuālo redakciju. Ejam lejā uz mūsu sadaļu, sākam jaunu šo te aktualizāciju. Piemēram, mums būs investīciju plāns. Ievadam pazīmi, piemēram, 011124. Pievienojam datni. Sistēma arī, protams, skatās, vai konkrētā sadaļā šāda veida nosaukuma dokumenti ir. Ja ir šāds, teiksim, paziņojums, tas nozīmē to, ka mūsu pievienotai datnei būtu jāpamaina nosaukums. Man šeit ir līdzīga veida datnes priekš testa izveidotas ar dažādiem nosaukumiem, līdz ar to tad es paņemu to, kas ir brīvs bīdīgi, piemēram. Nu, lūk, tātad skatāmies, tātad mēs aktualizējam investīciju plānu. Tas nozīmē to, ka mums šo te ķeksīti vajag atstāt pie investīciju plāna. Rīcības plāns paliek mums spēkā esošs. Izņemam ārā, griežam publicēt aktualizētos plānus, liekam datumu, lēmuma numuru, ierakstam
nosaukumu. Ienodam nosaukumu, liekam klāt datni. Šeit līdzīgi kā jebkuram lēmumam var būt dažādi veidi formāts, arī, manuprāt, e-dokuments ir pieejams pievienošanai. Citā sadaļā gan neliekam klāt, ir kaut kad bijis, manuprāt, arī kāds kļūdas pēc ir gribējis varbūt pielikt arī šeit vēl klāt to pašu, investīciju vai rīcības plānu. Šeit būtībā nav nepieciešams, attiecīgi tādā veidā nedublējot dokumentus. Lūk, un līdz ar to tad, paskatāmies, vai viss ir ok ar savadīto informāciju, saglabājam un publicējam. Un esam veikuši šo te aktualizācijas procesu. Skatāmies, jā, mūsu investīciju plāns, kas iepriekš bija spēkā esošs, viņš ir iekrits pie spēka zaudēšaniem, šie abi divi tad ir palikuši spēkā esoši. Lūk, tad vēl ir bijuši jautājumi saistībā ar to, ko darīt tādā gadījumā, ja pazīme ir bijusi nekorekti ievadīta, piemēram, un tā datne ir iekritusi nepareizā sadaļā, attiecīgi vai viņai bija jāiet uz spēku zaudējušiem plāniem, vai otrādāk viņai bija jāpaliek spēkā un nokrits tomēr ir pie zaudējušiem. Tādā gadījumā ir tikai viens variants sazināties ar mums, un tad kopīgi mēs varam risināt to problēmu. Bet tad atceramies vēlreiz par šo te pazīmi, pirms mēs izveicam, tad paskatāmies, vai konkrēti pareizos plānus to daram. Principā jau pēc būtības, manuprāt, šis ir gaužām vienkāršs process.